Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Kamenīte pedagogi piedalās projektā Mācāmies kopā. Mūsu izvēlētais temats par iekļaujošo izglītību Katrs ir svarīgs. Projekta norises laiks no 2025. gada oktobra līdz 2026. gada aprīlim. Kāpēc iestāde izvēlējās tēmu Katrs ir svarīgs? Pēdējo 2 gadu laikā arvien biežāk saskārāmies ar bērniem, kam ir īpašās vajadzības. Pedagogiem bija daudz neatbildētu jautājumu. Projekta sākumā aicinājām pedagogus aizpildīt iestādes veidoto Edurija aptauju par to, cik daudz pedagogu zina par iekļaujošo izglītību. Sniegtās atbildes palīdzēs pilnveidot mūsu darbu. Projekta mērķis – paaugstināt pirmsskolas pedagogu zināšanas un profesionālo kompetenci iekļaujošais izglītības jomā, nodrošināt izpratni par dažādu bērnu vajadzībām, mācību procesa pielāgošanas iespējām un sadarbību ar ģimenēm, lai veidotu drošu un atbalstošu mācību vidi visiem bērniem. Pedagogiem ir iespējas paplašināt zināšanas par iekļaujošo izglītību, doto piedāvājumu ir daudz, bet pedagogu iespējas apvienot mācības ar darbu nevienmēr, tāpēc izmantojām iespēju mācības organizēt iestādē. Projektā piedalījās 22 pedagogi, mūzikas un sporta skolotāji, kā arī logopēdi. Pirmā tikšanās mums bija ar Vinetu Cibiņu un Ingu Safinu, kas ir pārstāvis no Rīgas pirmās pamatskolas attīstības centra. Semināra laikā guvām informāciju, kur meklēt noderīgus materiālus, kā arī saņēmām vērtīgas atbildes uz mums svarīgiem jautājumiem. Nākamā tikšanās reize bija ar Līgu Bērziņu, kurai ir Uzvedības LV un biedrības Latvijas autisma apvienības vadītāja. Šī semināra laikā lektori sniedza daudz vērtīgus praktiskus padomus, kurus veiksmīgi var pielietot pedagogs mācību procesā. Uzvedības LV piedāvātos materiālus izmantojam savā darbā. Citas tikšanās reizes mums bija kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības konsultatīvā centra Madariņa psiholoģi Sintiju Vildi. Kopā ar lektoru izzinājām 5 dažādus iekļaujošās izglītības tematus. Pirmās tikšanās laikā iepazinām veidus, kā saglabāt līdzsvaru starp grupas bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Pedagogi iepazinās ar tēmai aktuālu literatūru. Nākamās tikšanās laikā aktualizējām mācību vides un mācību materiālu pielāgošanu grupas vidē. Izzinājām materiālu bāzi, kuru varam izmantot darbā ar sensori jūtīgiem bērniem. Aktualizējām NEMO tehnikas izmantošanu darbam ar bērniem, kam nepieciešams vizuāls atbalsts. Iekļaujošās izglītības īstenošana ir komandas darbs, atbildība un pienākumi, ko dala visa izglītības iestāde. Lai veiksmīgi tiktu īstenotas pašapkalpošanās iemaņas bērniem ar īpašām vajadzībām, ir jāļauj darīt pašam, jo ļaujot bērnam rīkoties pašam, viņi attīsta prasmes, kas nepieciešamas neatkarīgam cilvēkam. Noslēdzošajā tikšanās reizē katrs ielūkojās sevī, lai izprastu, cik drošs vai nedrošs viņš jūtās darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Projekta beigās pedagogi vēlreiz aizpildīja Edurija aptauju par iekļaujošo izglītību. Analizējot datus, varam secināt, ka projekts bija veiksmīgs, jo uzlabojās aptaujas rādītāji. Protams, ir vēl daudz neskaidru jautājumu. Iekļaujošo izglītība pirmsskolā nav par to, kā palīdzēt bērnam iekļauties sistēmā, tā ir par sistēmas spēju mainīties, lai ik viens bērns justos gaidīts, saprasts un vērtīgs tieši tāds, kāds viņš ir. Tā balstās uz cieņu, vienlīdzību un pieejamību.